tikai Bībelē, bet arī akciju investēšanā ir grēki. Pirmais ir alkatība, kas notiek, ka pērkat akcijas, kad tās ir paraboliski izaugušas un vai paņemot pārāk lielu leverage. Kā piemēram bija MicroStrategy, ka tā izauga līdz 540, un tagad ir tikai ap 330. Vai pirkt pašā augšgalā Trump coinu vai GameStop akcijas. Otrais grēks ir nepacietība, kad jūs pārāk ātri nopērkat pirmo dipu, bet vajag pagaidīt. Vai kad pārāk ātri pārdodat ļoti labu uzņēmumu, kurš var izaugt 100 un 1000%. Vai arī, ka jūs neturat naudas rezerves, līdz atnāk kaut kāds dips, bet iztērēt visu uzreiz. Trešais grēks ir paviršība, kad cilvēki pārāk daudz pērk krītošas, lūzerīgas akcijas, un jo tālāk krīt, jo atkal viņi tās pērk un pērk, neizpētot situāciju. Paviršība ir arī, ka neuzliek stop-loss funkciju, kā arī riska menedžmenta neesamība. Piemēram, vajag diversificēt savas investīcijas, lai tās vienmērīgi sadalās pa kādām 10, 20, 30 pozīcijām. Paviršība ir arī kādas konkrētas akcijas dievināšana, diamond hands vai hodl, un turēt viņu bezgalīgi, kamēr dažreiz tā var nokrist pat pa 99%. Piemēram, kā Nikola. Paviršība ir arī akli pirkt akciju, ko kāds pasaka. Piemēram, rudenī bija Stepšāra konference, kuras čalīts uz skatuves teica, ka jāpērk AMD. Viņa ir nokritusies pa kādiem 20% kopš tā.